Mēs kopīgi atvērsim Apostuļu darbu grāmatu, 5. nodaļu, un nolasīsim tur no 11. panta. Apostuļu darbu grāmata, 5. nodaļa, no 11. panta. Un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. Bet caur apostuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. No pārējiem neviens neiedrošinājies ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augstu cienīja. Un vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam, pulks vīru un sievu. Tā kā arī neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzalemi, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstus, ka visi tika dziedināti. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Godīgs pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir dzemdējis mūsu mūžīgai dzīvībai. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir dzīvība ikdienā mūsu dvēselēm. Un mēs apzināmies, Kungs, caur Tavu vārdu, ka mums nav kur iet, jo Tev pieder mūžīgās dzīvības vārdi. Arī šajā dienā mēs lūdzamies, lai Tavs vārds spiežās jo dziļi mūsu sirdīs, lai Tavs vārds veido mūsu dzīves un nostiprina mūsu ticību un pārliecību. Mēs lūdzamies, lai Tavs vārds uzrāda mūsu grēkus un dod patiesu nožēlu. Mēs lūdzam, lai Tavs vārds mūs paceļ un iepriecina. Mēs lūdzam, lai Tavs vārds, Kungs, ir tas, kas mūs vada par taisnības ceļu, jo Tavs vārds ir mūsu kājas pīdeklis un gaišums uz mūsu ceļiem, Kungs. Mēs no sirds par to pateicamies, Kungs. Tavu vārdi ir šķīsti un tas ir kā spogulis, kas izspoguļo mūsu dzīves. Svētī mūs šajā patiesībā, Kungs, un palīdz jo dziļi apzināties Tavu tuvumu un bijību Tavā priekšā. Tu lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdi. Mēs jau kādu laiku pavadām Apostuļu darbu grāmatā šīs svētdienas, kuras mēs kopā sanākam. Ļoti daudz patiesības jau mēs no Apostuļu darbu grāmatas esam smēluši. Es paskatījos cauri, cik daudz svētrunas mēs jau esam izgājuši par šīm dažām 4 un 5. iesākot jau nodaļu, ir kopīgi 24 svētrunas, ko mēs esam dzirdējuši, noklausījušies, un šīs svētrunas ir nesuši daudz svētības mūsu dzīvē un arī mainījuši mūsu uzskatus un mūsu vērtības un mūsu pārliecību attiecībā par Dievu. Pirms mēs vēl ķeramies klāt šim tekstam un izskatām šo tekstu, es gribu, lai jūs pašķirat, es nezinu, varbūt kādā ir šī nodaļa visa vienā lapusē, bet 5. nodaļā, lai mēs apskatāmies uz 3. pantu un mēģinam atgādināt sev kontekstu, kādā kontekstā šie vārdi tiek pateikti. Tad Pēters sacēja Ananijai, kāpēc Sātans piepildīja tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un paturēji sev daļu tīruma maksas? Vai tas tavs būdams nevarēja tavs palikt? Un vai arī pārdot tas nebija tavā rīcībā? Kāpēc tu esi ieņēmis tādu lietu savā sirdī? Tu neesi melojis cilvēkam, bet Dievam. Mēs pagājušajā reizē ļoti smalki apskatījām to, kāds briesmīgs notikums notika Jeruzalemes draudzē, kad Dievs par liekulību, mankārību, cilvēka sirds viltību sita šos divus cilvēkus uz nāvi. Šodien droši vien jūs nekad neesat sastapuši un neesat redzējuši, ka Dievs tik smagi sistu kādu cilvēku par liekulību.
Šodien pat no draudzes neizslēdz cilvēkus par liekulību. Ko vajadzētu darīt? Ja cilvēks patstāvīgi nāk un liekuļo, ja cilvēkam nav nodevusies patiesa sirds ar tādu cilvēku, kurš nevēlās mainīties Dieva vārda patiesības gaismā, ar tādu cilvēku vienmēr ir jārunā. Un ja šāds cilvēks neklausa, šādu cilvēku ir draudzē jādisciplinē. Par tādu cilvēku ir jārunā draudzes priekšā. Jo tā ir draudzes disciplīna, ko ir uzlicis Dievs. Un šajā notikumā Dievs pats parāda, cik asi Dievs izturās pret grēku. Tā nav kaut kāda spēle, un mēs nenākam kopā šeit, un mums nevajag šeit nākt kopā, lai tēlotu svētumu. Bet lai dzīvotu patiesas nodevušos attiecības ar Dievu. Šajā tekstā, 3. pantā, mēs redzam divas tādas lietas. Pirmā lieta, ko mēs redzam, ir tas, ka ļaunumspēks, sātans, demoni, viņi ir reāli. Viņi eksistē. Un otra lieta, ko mēs šeit redzam, ir cilvēka atbildība. Jo, kā mēs šeit izlasījām to Ananija, kāpēc sātans piepildīs tavu sirdi, kad tu meloji svētajam garam? Tad mēs redzam, darbojās sātans, bet cilvēks nes par to atbildību. Tāpēc nedaudz es gribu, lai mēs šo tekstu apskatām un pavērojam caur tos demona ļaunuma spēks, sātana spēks, viņš ir reāls. Mums to ir jāapzinās. Bībele ļoti daudz par to runā, un Bībele stāsta par to, ka notiek īsta, patiesa, reāla, garīga cīņa. Bībele Efesiešu vēstulē saka, ka mums nav jācīnās pret miesu un asinīm, bet pret ļaunajiem gariem, pret demoniem šajā pasaulē. Mēs redzam to, ka ļaunie gari ļoti bieži jaunās derības laikā ir ietekmējuši cilvēkus. Un arī šodien šis sātans spēks ir ļoti reāls, un ko mēs jau no šīs nodaļas sākuma mēģinājām to apskatīt, kad sākumā, ko sātans darīja, viņš centās draudzi iebiedēt. Ieslozot Pēteri un Jāni cietumā. Un šeit ir otra tāda lieta, kā sātans darbojās, kad viņš iet caur morāli, caur grēku, cenšas ietekmēt draudzi. Un šādā veidā tiek mazināts draudzes spēks. Tad, kad draudzē ienāk grēks, tad, kad draudzē nav disciplīnas, kad draudzē dzīvo virspusēju kristieša dzīvi, kad liekuļo, tāda draudze kopumā viņai ir grūti augt, grūti nobriest ticībā. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi apzināties Dieva vārda autoritāti, mums ir ļoti svarīgi apzināties tas, ko Dievs dara. Un attiecībā par sātanu un demonu ļaunuma spēku pasaulē ir ļoti dažādi. Es gribu dažas lietas, lai mēs, ja mēs sastopamies ar tādām lietām, ka mēs zinām, kā reaģēt. Ir piemēram cilvēki, kuri uzskata, ka sātans un demoni nav reāla persona. Pie šādām domām liekas, it kā no sākuma liekas ļoti tā kā nevainīgi, bet pie šādām domām ir pat nonākuši ticīgi cilvēki. Un tas jau ir ļoti bīstami. Kad sātans, dēmona ļaunuma spēks tiek uzskatīts par tādu abstraktu vienkāršu ļaunumu, kuru tu vari kontrolēt, vai nu pieļaut savā dzīvē, vai nu nepieļaut. Otri ir tādi cilvēku grupa, kuri nenoliedz sātana spēku.
Ir tāda cilvēku grupa, kuri nenoliedz sātana spēku, bet kuri dzīvo tā, it kā viņa nebūtu. Un patiesībā, ja jūs esat godīgi, un es esmu godīgs, ja mēs tagad šī brīdī pavērojam un izvērtējam savu dzīvi, savu ikdienu, kaut vai šo nedēļu, sakiet, cik jūs esat bijuši modri attiecībā pret sātana uzbrukumiem savā dzīvē? Sakiet, cik jūs esat bijuši nomodā, lai jūs neietekmētu ļaunas domas? Un ja mēs esam godīgi, mums ir jāatzīst to, ka mēs bieži vien esam līdzīgi šādai cilvēka grupai. Mēs nenoliedzam sātanu, mēs nenoliedzam demonu spēku, bet mēs dzīvojam tā, it kā viņi nebūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka neesam modri, esam slinki, un šeit viņa spēks jau ir mūsu dzīvi ietekmējis. Cik daudzi no jums šajā nedēļā ir pārdomājuši Dievu vārdu, bijuši lūkšanā, bijuši uz ceļiem? Cik daudz jūs citiem esat stāstījuši par Dievu? Un tas vien rāda to, cik jūs esat kūtri, cik jūs esat slinki, cik jūs esat iemiguši. Un vēl ir tādu, kas pārspīlē sātana spēku un sātana darbību. Viņu visur redz sātana darbu. Notiek pasaulē kādas katastrofas, sātans vainīgs. Plūdi, zemestrīces, vētras, tsunami, slimības, epidēmijas, stihijas. Pie visām šīm lietām cilvēki mēdz pārspīlēt un pielikt tur, ka visu to dara sātans un viņa dēmoni. Kad cilvēks krīt grēkā, vai cilvēka dzīvē notiek kādas nelaimes, vai cilvēks kļūdās, viņš saka, sātans man galvu sajauc. Tad pēc šī teksta, ko mēs lasām par Ananijas un Safīras dzīvi, mēs skaidri redzam, jā, sātans ir reāls un viņš darbojās. Viņš pieviļ cilvēks, viņš mazina Dievu vārdu autoritāti, viņš mazina draudzes spēku caur dažādākiem veidiem. Bet mēs redzam to, ka cilvēks nes atbildību. Jo šādai domāšanai tas nav tā vienkārši, viņi tā domā. Kas par to? Nē, šāda domāšana, mīļā draudze, nes sekas. Kādas sekas viņi nes? Iedomājieties, kad jūs iedomājaties to, ka pie visām mūsu nelaimēm, pie visiem mūsu grēkiem ir vainīgs sātans. Kas notiek mūsu ticības dzīvē? Mēs sākam to, kad mēs sākam attaisnot grēku savā dzīvē. Sātans vainīgs. Es tur neesmu vainīgs. Cilvēks sagrēko un saka, sātans galvu sajauc. Ko es tur varu izdarīt? Tad šeit mēs redzam, kad Pēteris saka, Ananija un Safīra, kāpēc tu esi melojis pret Svēto garu? Tā, tas ir ļoti nopietni un ļoti bieži šādi cilvēki, kas tā domā, viņi nonāk pie tādas mistikas, pie tādām lietām, ko paši viņi izdomā. Mani ietekmē, es neesmu vainīgs. Bet Bībele mums skaidri saka, ka cilvēka sirds ir ļauna. Un ka viss ļaunums iziet no cilvēka sirds. Sakiet, kāpēc populāras šodien ir draudzes, kurās izdzen ļaunos garus un demonus? Skatieties, paiesim drusku tālāk un padomāsim par šādu veidu domāšanu. Tieši dēļ šāda veida domāšanas arī eksistē šādas draudzes. Skatieties, ja mana garīgā izaugsme ir atkarīga no sātana un demoniem, tad kas ir jādara? Tad pēc šāda veida domāšanas ir jāizdzen sātans un demoni. Un tāpēc ir
konfesijām, draudzēm, kas sāk sātanam pavēlēt, izdzīt un tā tālāk. Bradāt kājām, siet. Visas šie paveidi ir viltus mācītāja darbs. Jūdas vēstulē, kad jūs lasat 9. pantā, tur iet runa par, kad Sātans strīdās ar eņģeli Miķeli, erceņģeli Miķeli. Tad ir aprakstīts tur, kad viņš nesāk viņam pierādīt un strīdēties par Mūzes kapa vietu. Viņš saka, bet Dievs ir tiesnesis. Un tālāk tur ir teikts, bet šie zaimo visu, ko viņi nepazīst. Redziet, tā ir maldu mācītāju pazīme. Cilvēki dara visu to, ko viņi nepazīst, ko viņi neapzinās. Cilvēkiem ir nepareiza domāšana. Arī senajā pasaulē, antīkajā pasaulē, šāda domāšana nebija sveša. Arī Jēzus laikā šāda domāšana nebija sveša. Cilvēki apzinājās, ka daudzi cilvēki ir sātana apsēsti, un viņi darīja visādus vislīdz smieklīgākiem veidiem, kā atbrīvoties no demoniem un ļauniem gariem. Es pieminēšu dažas lietas. Kādos senos kapos bija atrasti cilvēku galvas kausi vairāki tūkstoši, un izpētot šos galvas kausus bija noteikts, ka šajos galvas kausos bija izurpti caurumi. Un tas ir noticis vēl tad, kad cilvēks ir dzīvs, viņa dzīves laikā. Un šo urbumu, ko viņi izdarīja no galvas kausa, izņemot ārā tādu kaula gabaliņu, viņi bieži vien iekarināja sev kaklā. Un viņi ticēja ar to, ka šis caurums ir, lai ļaunais gars atbrīvoties no ļaunā gara. Tā ticēja senajā pasaulē. Ir vēl viens veids, kad cilvēki ticēja ļauniem gariem un ar mutvārdu tāda tradīcija, kad vajag mutiski tev atteikties no sātana un ļaunā garas ietekmes. Un tas vairs nav tik nevainīgi, jo šāda domāšana ir pat ienākusi draudzē. Šāda domāšana ir nostiprinājusies un atradusi vietu draudzē, un tas ir ļoti populārs, piemēram, pareizticībā, kad nospļaujies uz rietumiem 3 reizes, papūt 3 reizes un saki sātana atkāpies, un tu būsi brīvs. Un tas viss nav pareizi, tas viss nav absolūti bibliski. Jo skatieties, tad, kad cilvēkā notiek jaunpiedzimšana, tad, kad cilvēks ir piedzimis no augšienes, tas cilvēka dzīvē izdara tik efektīvu darbu, ka cilvēkā ienāk Dieva svētais gars, un cilvēkā, kurā dzīvo Dieva svētais gars, nevar dzīvot ļauni gari un demoni. Un iedomājieties, ticīgi cilvēki brauc, lai no viņiem izdzītu demons, ļaunos garus. Un šādi cilvēki bieži vien viņi saka, nu tu esi slinks, nu tev ir slinkuma demons, viņu vajag izdzīt. Tu nespēji svētrunu dzirdēt dievkalpojumā, nu tev vajag izdzīt kurluma demonu. Un ļoti viegli ir tādā veidā manipulēt un novelt vainu no sevis. Visur vainīgi ļaunie gari un demoni. Vēl viena lieta, tāda informācijas pēc, kāpēc tajā laikā bija, un mēs redzam, bija tik ļoti daudz demonu apsēsts cilvēku. Mēs redzam, kad Jēzus pirmo reizi jau, kad viņš iegāja sinagogā,
tur kāds demona apsēsts cilvēks brēca, kas mums ar tevi, tu Dieva svētais? Un ir vairākas versijas, par ko tiek domāts, kāpēc tajā laikā bija tik daudz demona apsēsts cilvēku. Un šodien praktiski, vai jūs esat redzējuši demona apsēsts cilvēku? Jums ir nācies? Un tad lūk, kādas ir dažas domas. Tajā laikā uz zemes dzīvoja mazāk cilvēku nekā šodien. Piemēram, tajā laikā uz visu pasauli apmēram dzīvoja 150 miljoni iedzīvotāji. Un arī demonu skaits un ļauno garu skaits ir zināms daudzums. Un tā kā viņi varbūt iespējams bija vienlīdzīgā daudzumā, tad ļaunie gari varēja efektīvāk darboties uz cilvēku. Pastāv šāda versija un šāda doma. Otra versija, kas pastāv, kāpēc ļaunie gari tajā laikā bija, un šodien mēs viņus tā īpaši neredzam, kādi īpaši gadījumi varbūt arī pasaulē ir, un droši vien, kad ir, mēs to nenoliedzam, ir tāda, kad Jēzus nāca šajā pasaulē, tad Sātans un demoni bija ļoti aktīvi, jo ienāca pasaulē pats Dieva dēls. Un visiem spēkiem viņiem vajadzēja darīt, lai šo Dieva spēku mazinātu. Un tāpēc daudzi izsaka šo domu, kad Sātans bija ļoti aktīvs ar visiem saviem demoniem. Un ietekmēja cilvēks, lai vairāk cilvēks aizvest prom no Dieva. Un šāda versija pat ir ļoti pieņemama un ticama, ka tā tas varēja arī būt. Un šodien mēs varam salīdzināt to, jo, skatieties, tikko jūs katrs pats vairāk sāksiet nodoties Dievam. Un kad jūs sākat nodoties Dievam, kad jūs sākat tā īsti un patiesi balstīt savu ticību uz Dieva vārda autoritāti, ar kādu pretestību jūs sastopaties? Kad draudze tiecās pēc svētas dzīves, pēc disciplīnas. Iedomājieties uzreiz, cik daudzos ir reakcija, mēs tā negribam. Jo šodien draudzes grib uz grēku skatīties tā, cauri pirkstiem. Cilvēki negrib, lai viņiem norāda uz grēku. Cilvēki negrib, lai viņus disciplinē par viņu grēku. Un ir vēl viena tāda versija, kas pastāv. Tajā laikā Izraels kā tāds bija ļoti dziļā pagrimumā. Patiesībā viss Izraels bija masveidā novērsies no Dieva. Un šādā reliģiozā augsnē demoniem ir ļoti laba augsne, kurā dzīvot. Un vest projām cilvēks no Dieva. Un kad jūs padomājiet tā loģiski, ja draudzē neizjūt cīņu, ja draudze neizjūt pretestību, ticiet man, tādā draudzē jau Sātans savu darbu ir padarījis. Tādā draudzē demoni ir jau atraduši sev ļoti veselīgu augsni. Jo Bībelē mēs skaidri lasām to un redzam to, un šajā apastuļu darbu grāmatā mēs lasām, tikko apastuļi viņi bija nodevušies, sludināja Dievu vārdu, Sātana spēks bija ārkārtīgi spēcīgs. Un visvisādos veidos centās ietekmēt cilvēks. Iebiedēt, sabendēt draudz ar grēku, ar morāli, un mazināt Dieva vārda autoritāti. Mīļie, ja jūs neesat piedzimuši no augšienes, ja cilvēks nav piedzimis no augšienes, tad jūs varat sev urbt galvā caurumu, tad jūs varat spļaut uz visām debes pusēm.
jo viņam ir vara pār jums. Jo vienīgais veids, kā atbrīvoties no šāda ļaunuma ietekmes, ir griezties pie Dieva vārda. Stāvēt uz Dieva vārda patiesību. Paklausīt Dieva vārda patiesībai. Un turēt kungu Jēzu Kristu svētu savā sirdī. Tas nozīmē dzīvot patiesi nodevušos svētu dzīvi. Nedodiet vietu vēlnam. Nedodiet vietu viņa demoniem. Un mūsu mīļie kopējā Dieva pielūgsme būs atkarīga tieši no tā, cik labi mēs pazīstam Kristu. Mūsu Dieva pielūgsme būs piepildīta veselīgi no tā, cik labi mēs pazīstam Kristu. Cik tuvas mums ir attiecības ar Kristu. Jo viņš ir pasaules mūža valdnieks, viņš ir dzīvības valdnieks, kā mēs šeit apostuļu darba grāmatā lasījām. Viņš ir svētais un taisnais. Mēs lasījām un veselu dievkalpojumu par to runājam, ka nav zem debesīm dot citu vārdu, ar ko mums lemta pestīšana. Vienkārši nav. Tāpēc mums ir jāpiepildās ar Kristus vārdiem, mums ir jākļūst bagātiem ar Kristus vārdiem un ir jādzīvo no šiem vārdiem. Un šeit mēs redzam, ka Dievs mums parāda, ka draudzē ir jābūt disciplīnai. Un ka Dievs soda cilvēkus par nekārtīgu dzīvi. Un Dievs pats to parādīja. Ne Pēteris kādu tur sodīja, ne Jānis kādu tur sodīja, bet Dievs sita Ananiju un Safīru uz nāvi. Un, mīļie, tas nav draudzes slāsts, bet tā ir draudzes svētība. Draudzes disciplīna, un mums tas jāapzinās, draudzes disciplīna, tā ir draudzes svētība. Un daudzi mācītāji, kuriem ir veselīgas draudzes un ar kuriem ir runāts, kad viņiem prasa, kā jūs nonācat pie tādiem panākumiem savā dzīvē, kad jums brāļi un māsas atnāk, viņi meklē pēc Dieva vārda patiesības, viņi sēd dievkalpojumies, viņos ir Bībele, viņiem ir uz ceļiem un viņi skatās līdz Dieva vārda patiesībai. Un viņa atbildes ir bijušas viens – draudzes disciplīna. Draudzes disciplīna tā ir draudzes atmoda, ko Dievs var izdarīt, lai to celtu, lai to darītu pilnīgāk, lai to darītu efektīvi. Un pagājušreiz pēdējais punkts mums bija tieši šis, kad caur draudzes disciplīnu kārtību Dievs rada efektīvu liecību šai pasaulē. Un šī efektīvā liecība pasaulē, kā mēs šeit nolasam 11. pantā, sākās ar ko? Pirmā lieta, ko es šodien gribu uzsvērt. Viņa sākās ar bijību pret Dievu. 11. pants. Un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. Šī analoģija par Ananijas un Safīras dzīvi tiek līdzīga. Daudzi komentāri piemina Jozua grāmatā 7. nodaļu par Acana dzīvi, kad viņš paņēma to, ko Dievs bija aizliedzis. Un atcerieties šo gadījumu, es jums nedaudz gribu atgādināt. Izraels iet apsolītā zemē. Dievs viņiem ir apsolījis šo apsolīto zemi. Viņi pūš taures un sagrūst Jeruzālēmes mūri. Un interesanti, kā vēsturnieki pat ir atklājuši, šie mūri nekrita uz iekšpusi, kā parasti, ja ienaidnieks uzbrūk
viņš viņus sagāž uz iekšpusi, bet šie mūri krita uz ārpusi. Un ar to apliecināja, ka tas bija tikai vienīgi un Dieva darbs un Dieva spēks. Viņi iet apsolītajā zemē, viņi iekaro šīs tautas, un viņiem ir veiksme pēc veiksmes, veiksme pēc veiksmes, un pēkšņi, skatieties, veiksme apstājās. Pēkšņi panākumi apstājās, pēkšņi svētības apstājās. Un Jozuā griežās pie Dieva un lūdz Dievam, kas par lietu? Uzrāda mums. Un Dievs uzrāda to, ka starp jums ir viens cilvēks, kurš ir izdarījis to, ko es esmu aizliedzis. Tad Jozuā atrod šo cilvēku un saka viņam, pagodini Dievu. Izstāst, ko tu esi izdarījis. Un tad, kad viņš ir izstāstījis, ko viņš ir izdarījis, nozadzis, paņēmis no šīs svešās tautas 30 sudraba gabalus, zelta stienu un kādu babiloniešu mēteli un apracis to savā teltī, tad Jozuā lika tautai izvest ārā viņu no telts, izvest ārpus nometnes, nomētāt ar akmeņiem, apkraut ar žagariem un sadedzināt. Patiesībā ļoti drausmīgs notikums, un līdzīga analoģija ir šis Ananijas un Safīras dzīve. Tikko draudzē ienāk grēks, tikko draudzē ienāk pārkāpums, ienāk kaut kas tāds, ko Dievs nevēlās, viņš saraudzē visu mīklu. Un ja nav draudzes disciplīnas, ja ar šādiem cilvēkiem netiek runāts un tiek uz grēku skatīties caur pirkstiem, mīļie, kādas svētības mēs gribam sagaidīt? Tikko Jozuā un tā tauta bija atbrīvojušies no šo cilvēku, viņi atkal gāja un bija veiksme pēc veiksmes, veiksme pēc veiksmes. Tā kā dievbijība, mīļie, mums ir vajadzīgi visiem. Ja nav dievbijības, nav nopietnības uz vārdu, nav nopietnības pret draudzi. Ja nav dievbijības, mīļie, mūsu sirdīs, mēs ļoti virspusēji izturēsimies pret Kristu, pret brāļiem un māsām. Un draudzes disciplīna tā ir, mīļie, dievbijība. Es gribu nolasīt dažas raksturvietas. 1. Timotejam 5:20. Skatiet, cik Bībele ir ļoti nopietni attiecās pret lietām. Tiem, kas grēko, pierāda viņa vainu visiem klāt esot, lai citiem būtu bailes. Mīļie, skaidrs vārds. Nepārprotams vārds. Ja kāds grēko, pierāda viņa vainu visiem klāt esot, lai arī citiem būtu bailes. 1. Tesaloniķiešiem 3:6. Mēs aizrādām jums, brāļi, Kunga Jēzus Kristus vārdā, atraujieties no katra brāļa, kas nekārtīgi dzīvo, neievērodami, skatieties, mācību, ko jūs no mums esat saņēmuši. Ja mēs nesakojam apostuļu mācībai, ja mēs nepildam to, ko Dievs vēlās, Bībele saka, atraujieties no tādiem brāļiem. Viņi ir nekārtīgi. Mēs gribam dzīvot tādu virspusēju, vieglu kristiešu dzīvi, neiedziļinoties rakstos, kā jau brālis minēja, baudīt tikai Dieva apsolījumus. Bet Dieva norādījums mēs negribam dzirdēt. Salamāna pamācībās 8:13. Bijība tā kunga priekšā ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomīgu, augstprātību, ikvienu ļaunu ceļu, un manī mīt naids pret netaisnām un neīstām runām. Ļoti skaidrs vārds.
Bība tā kunga priekšā ienīst visu mīļie nelāgo. Vēl Samlamam pamācībās 16.6. Ar labu un lēnu sirdi un uzticību noziedzīgs nodarījums tiek izlīdzināts. Un ar tā kunga bijāšana var izvairīties no ļauna. Lūk, mīļie, kur ir metode, kā var izvairīties no ļauna, no sātana spēka, tad, kad jūs bīstaties Dievu. Tad sātanam nav vietas jūsu dzīvē. Tāpēc es jums gribu aicināt, izvērtējiet savu dzīvi. Vai jūs neesat par iemeslu draudzes postīšana un ārdīšana? Pārbaudiet savu dzīvi. Un ja tas ir tā bijis vai ir, nožēlojiet. Nāciet Dievu priekšā un nožēlojiet. Mīļie, draudzē ir jābūt gan priekam, gan bijībai. Šīm divām lietām viņām visu laiku ir jāiet kopā. Skatieties. Mēs priecājamies par ko? Nevis tāpēc, ka mūs iepriecina priecīgs stāstiņi šeit no kancils, bet mūs iepriecina glābšana. Tu esi glābts. Dievs tevi ir izglābis. Kristus par tevīm ir nomiris, augšām cēlies. Un tu priecājies par to, un tas ir neizsakāms prieks. Kāds mācītājs ir pateicis, tev var nepiederēt nekā, bet ja tev ir glābšana, tu vari par to priecāties. Un otra lieta tā ir bijība Dievu priekšā. Visu varena, svēta Dievu priekšā. Jūs rūpīgi lasat Bībeli, jūs redzēsiet to, ka visi pat vissvētākie cilvēki, Jeseja, sastopoties ar Dievu, viņš krita uz ceļiem un apsēda savu vaigu, jo bija Dievu priekšā. Mēs redzam, kad Jānis Patmos salā sastopās ar Dievu, viņš krīt uz ceļiem viņa priekšā. Jo viņam ir bijība pret svēto, pret taisno, kas ir miris un augšām cēlies par viņu dzīvību. Mīļie draudzē, mēs nedrīkstam nostiprināt pasaulīgas vērtības. Un neceriet uz to, ka tas notiks. Draudzē tāpatās nedrīkst skatīties uz grēku caur pirkstiem. Un Bībele ir skaidri mums parāda šo disciplīnu. Ja tavs brālis grēko, ej un runā. Ja viņš neklaus, ej pasauc 2 vai 3 un tad runā. Un ja tad viņš neklaus, tad sauc Dievs. Tad runā to no draudzes kancels. Un ja tā tas būs, mīļie, draudzē būs svētības. Un to mēs redzam šeit tālāk, kad mēs lasām šeit patās šīs rindas apastuļu darbu grāmatā. Vēl vairāk pievienojas tādu, kas ticēja. Es drusciņi paskriešu uz priekšu. Svētais gars izdarīja ļoti efektīvu darbu. Skatieties, Svētais gars izstūma ārā tos, kas kaitēja draudzē, un piepulcināja tos, kas ticēja. Ļoti efektīvs darbs. Ļoti efektīvs Dieva darbs piepulcināja tādus, kas grib savu sirdi nodot Dievam. Kas grib upurēties, kas grib dzīvot nopietnu dzīvi. Un ticiet man, jo būs ar skaidrāku, nopietnāku ceļu mēs iesim dzenoties pēc svētas dzīves. Mīļie, grēkam nebūs vietas. Tādi cilvēki paši pametīs šo vidi. Jo viņi nevarēs sadzīvot. Grēcīgs cilvēks, mīļie, kurš negrib nožēlot savus grēkus, viņš draudzē jūtās ļoti neērti. Viņam draudze ir pretdabiska.
Un tāpēc bieži vien no cilvēkiem var dzirdēt, man ir riebies tavu sludināšanu. Bet mēs negribam skatīties uz grēku caur pirkstiem. Mēs negribam pieiet Dievu vārdam viegliprātīgi. Tad pirmā lieta un svētība draudzēji, tā ir dievbijība. Otrā lieta un svētība draudzēji ir tas, kad caur dievbijību ienāca efektīvs spēks un kalpošana. Mēs nolasām 12. pantā. Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. Mēs redzam to, ka caur apustuļiem notika daudz brīnumu un zīmes. Un kas to darīja? To darīja dievbijība viņu sirdīs. To darīja svētā gara spēks. Un mums visiem kopā, mīļie, ir jādomā par draudzes izaugsmu. Mums visiem kopīgi ir jādomā par efektīvu kalpošanu, par efektīvu liecību šai pasaulē. Tad, kad jūs izejiet ārā, tad, kad cilvēki paskatoties uz jums var redzēt un sacīt, viņš ir ticīgs cilvēks. Viņš dzenās pēc tīras, svētas dzīves. Un to visu darīja Dieva gars. Trešā lieta, ko mēs vēl šeit redzam, bija draudzes svētība, bija tajā, kad viņi visi bija vienprātīgi Salamana ailē. 12. pants B mēs nolasām. Caur apustuļiem notika daudz zīmu un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. Dažas lietas, kas ārda vienprātību. Jūs varat atgādināt sev Salamana 6:16, ausprātīga acis, melīga mēle. Sirds, kur ir ļauna, lokan viltu sevi. Kājas, kuras raic nodarīt citam ļaunu. Viltīgs liecinieks, kas runā melus, staigādams apkārt. Ja tādas lietas ārda vienprātība, lepnums, rūgtums, skaudība. Tad, kad jūs apbežojiet citus un paši apbežojieties, tas viss ārda vienprātība. Bet Dievs mūs ir aicinājis uz vienprātību. Viens kungs, viena ticība, viens gars. Mums ir jāpalīdz cits citam pieaugt ticībā un dzīvot vienprātībā. Ceturtā lieta, ko mēs šeit redzam, 13. pāns, ir draudzes ārkārtīgi lielā tīrība. Un par to es drusku vairāk vēl gribu parunāt, jo tas ir ļoti svarīgi. No pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augstu cienīja. Un vēl vairāk pievienojas tādu, kas ticēja tam kungam, pulks vīru un sievu. Šeit mums ir jāsaprot tas, ka Draudze var patikt arī neticīgiem cilvēkiem. Daudz neticīgi cilvēki var darīt tieši to pašu, ko dara draudzē. Jautājums, ar ko tad mēs atšķiramies? Kāda ir mūsu atšķirība no neticīgiem cilvēkiem? Mīļie, neticīgs cilvēks tāpatās var nākt uz draudzi un dziedāt, un priecīgi dziedāt. Jo daudziem cilvēkiem patīk vienkārši kristīgas dziesmas, kuras labi skan. Neticīgs cilvēks tāpatās var, mīļie, raudāt. Neticīgi cilvēki var tāpatās mocīt sirdsapziņu. Jā, var mocīt.
Jo paskatieties, tie visi cilvēki, kas iet, noliek svecīt un skūpsta ikonas, raud, noliekot svecīt un skūpstot ikonu. Daudz no viņiem ir vienkārši neticīgi cilvēki. Patiesībā ticīgs cilvēks nemaz tā nedarītu. Neskūpstīt ikonu. Un neticēt tādai mistikai un mājiņticībai, ka noliekot svecīt, viss manā dzīvē būs ideāli un skaisti. Šīs lietas visas var patikt neticīgam cilvēkam. Neticīgam cilvēkam var patikt draudzes mūzika. Neticīgam cilvēkam pat var patikt klausīties svētrunā. Jo cilvēks ir tā iekārtots, ka cilvēks smadzenes tā ir iekārtots, ka cilvēkam patīk sekot līdzi loģiskai domāšanai. Un viņš daudz pēc kā cilvēks pēc tā var sevi izvērtēt, bet viņš var būt pilnīgi neticīgs. To var darīt neticīgs cilvēks. Neticīgs cilvēks pat var lūgt Dievu. Es domāju, ka man nav tālu jāiet, jūs paši esat sastapušies ar tādiem cilvēkiem. Neticīgam cilvēkam var patikt draudzes māsas. Kāpēc? Tāpēc, kad viņas ir kārtīgas, godīgas. Un neticīgs cilvēks zina, ja ar tādu es aprecēšos, viņa man būs uzticīga. Skatieties, cik daudzas lietas neticīgam cilvēkam var patikt draudzē. Mīļie, daudzi saka tā, ka nav drošāka vieta kā draudzē. Ko? Tiešām? Mīļie, liekulim nav bīstamāka vieta kā draudze. Jo pēc šī gadījuma Ananijas un Safīras dzīvi mēs redzam, ka par liekulību Dievs sit uz nāvi. Vēl cilvēki saka, nāciet, pie mums jūs neko nezaudēsiet. Ko? Visu zaudēsiet. Jums jāsāk būs sevi aizliegt. Jums būs jāsāk sevi upurēt. Jums pat sava dzīvība būs jādod Kristus dēļ. Jo Kristus sacīja, kas man grib nākt pakaļ, bet savu dzīvību mīl vairāk nekā man, nav mans cienīgs. Un tāda ir cilvēka domāšana bieži vien, un viņa nav pareiza. Mīļie, bibliskā draudzē neticīgam cilvēkam ir jājūtās slikti. Viņš nevar justies labi. Jo viņam ir evaņģēlijs, šādam neticīgam cilvēkam evaņģēlijs ir pretdabisks. Un viņam pēc savas būtības ir tā jājūtās. Viņam ir tā jājūtās. Viņam jāsaprot, ka te netiks atbalstīta viņa grēcīgā dzīve. Viņam tas ir jāsaprot. Un ja draudzē viņam to neliek saprast, ka draudzē viņš tiek pieņemts ar viņu visu grēcīgo dzīvi un netiek aicināts uz grēka nožēlu, mīļie, tāda draudze jau vairs sen nav draudze. Tādu draudzi var nosaukt par masa uzņēmumu. Un ko mēs šeit redzam? Ka viltus kristietim pēc Anijas un Safīras dzīves, viltus kristieši Dievs nošķīra. Mēs izlasām to, ka baidījās pievienoties. Neiedrošinājās ar viņiem biedroties. Neiedrošinājās savu kāju pārspēt pār draudzes slieksni.
Un vēl vairāk pievienojas tādi, kas ticēja. Un tā ir, mīļie draudzes svētība. Tā ir draudzes svētība, kad mēs disciplinējam katrs pats sevi. Ka mēs runājam cits ar citu par to, kā ir jādzīvo bibliski. Mums, mīļie, nevajag masu uzņēmumu. Mums vajag jaunadzimušu cilvēks, kas savu sirdi un dvēseli ir atdevuši Kristu. Un lai Dievs uz to mūs svētī. Lai Dievs uz to mūs svētī, kad atkal šīs 4 lietas mums paliek atmiņā. Dievbijība mūsu sirdīs, efektīva liecība šai pasaulē, turiet Kristu svēt savās sirdīs. Kopt vienotību un turēt tīrību draudzē. Tādu draudzi Dievs var svētīt. Viņš grib svētīt. Un viņš svētīs. Lai Dievs uz to mūs svētī. Āmen. Lūksim Dievu.